Laikam jāpaskatās, kā izskatās mazai laivai iekšpus. Te mums ir klasiskā trimarāna laiva Latrex 340. Lai gan viņa īsti nav trimarāna, viņa ir V-veidīga laiva, kur sānos ir ķīļi. Kas šeit mums ir interesants? Neskatoties to, ka te ir 10 zirgaspēka motors, vienalga pa visu trans ir biezais finieris klāt. Te var ar eholotu devēju pieskrūvēt, var riteņus pieskrūvēt, var uzlikt arī 20 zirgaspēka motoru un tās nesalūzīs. Pa ķīli iet finiera strēmeli līdz augšai, lai ķīlis būtu stiprāks. Te caur viņu skrūvēsies cilpa. Aizmugurē arī cilpa skrūvējās caur to finieri, līdz ar to nekad nevarēs izraut. Un te ir sāņķīļi. Un sāņķīļi ir aizlieti ar putām. Šajā konkrētajā versijā šai laivai ir arī finierīši ielikt, jo šai laivai būs metāla aizsargs tīps pielikts. Nu jā, un tad tās putas ir noliminētas ar stiglušķieturu, lai viņas kaut kādā brīdī neizkrīt ārā. Šeit dibenā nekas pagaidām netiek likts. Tur būs pēc tam speciāli tāda mīkstā atbalsta sistēma, jo šī ir dubulta laiva. Tur grīda atspiedīsies laivas augšējai daļai. Nu, un tad tas dibens ir stingrs. Viegls, stingrs un neplīst. Labi, jāiet mājās. Darba diena beidzās jau.